Šis būs pirmais vingrinājums, lai sakārtotu savu stāju. Tev vajadzēs 2 blokus un sienu. Tad vienu bloku liec starp putītēm un saspied to ar šo kaulaino daļu. Otru bloku liec starp ceļiem un mugura pilnībā ir pie sienas. Ceļiem nedaudz saliekti. Galva ir noliekta uz priekšu un pleci arī norulēti ir uz priekšu. Rokas izstiep un starp lāpstiņu zonu iespied atpakaļ iekšā sienā. Darīsim lielu ieelpu, atrod krošu, kuru vairāk mugurpusē, tur, kur ir siena, un izelpā. Aktīvi izelpa, pūšot balonā vai salmiņā. Vienlaicīgi tu velc uz iekšu astaskaulu, pavisam nedaudz, un spied kopā ar ceļiem bloku. Ja, tad tāds ir arī šis vingrinājums. Viss paliek kā ir. Elpošanas palīgi muskuļi ir izslēgti, tāpēc galva ir noliekta un pleci nopaļoti. Ieelpojam plecu augšpusē, mugurpusē. Un izelpā pūšam balonā. Asti virzam uz priekšu, ar ceļiem saspiežam bloku un izelpojam gāri, gāri, gāri. Vēlreiz ieelpa lāpstiņu augšpusē, mugurpusē, caur degunu. Un izelpojam gāri. Vēlreiz ieelpojam un izelpojam. Ieelpo un izdara pauzīti. Ja, tad šajā brīdī, tad, kad tu izelpo, tev ir jāizdara kopā daudzas lietas. Tev ir jāsaglabā jau ieņemtā poza, pareizā poza. Tev ir jāvirz uz priekšu astaskauls nedaudz. Jā, pavisam nedaudz. Tikai astaskauls. Nav jāsasprindzina sēžas muskuļi. Un tev ir jāspiež kopā ar ceļiem bloks. Ja bloks ir pa cietu, tu vari arī izmantot bumbiņu. Un pēdas ir paralēli viena otrai. Akcents mums ir uz pēdas iekšējo daļu, iekšējo zonu. Un tāpēc arī tas bloks ir nolikts, lai tev būtu saprotamāk. Aiziet otrs piegājiens. Tieši tāpat saņemciet ar potītēm bloku. Otru ieliec ar ceļiem. Taisni muguru pie sienas, krusta pie sienas. Izslēdzam elpošanas palīgi muskuļus, izstiepjam rokas. Sajūtam šeit muguras sānu muskuļus. Un sākam ieelpot caur degunu. Un izelpā pūšam iekšā balonā un nepārtraukti virzam asti uz priekšu, spiežam kopā bloku, kā arī ieelpa plecos un gari izelpā. Ieelpa plecos un iespējams tava garākā izelpa. Kāda jebkad ir bijusi. Vēl 2 reizes. Un izelpo. Vēl viena ieelpa. Un izelpa. Izdara ieelpu. Un nāc ārā no šīs pozas. Ja, tad izdarījām šeit 2 piegājienus pa 5 reizēm. Pēc pauzītes noteikti var izdarīt vēl 3. Šo vingrinājumu es viennozīmīgi dodu visām jaunajām māmiņām pēcdzemdību periodā, lai sakārtotu atpakaļ savu korseti, lai saistu savu centru, lai nolaistu lejā ribas. Jā, nav sarežģīts, bet prasa mazu uzmanību un visu šo kopā salikt. Jā, koordināciju. Vingrinājums numur 2, kas palīdzēs mums ieslēgt hamstringus. Tad izmantosim atkal sienu. Izmantosim blokus. Viens bloks tieši tāpatās būs starp pēdām,
kur tu satversi un sajutīsi šos kauliņus potītēm. Kājas ir 90 grādos. Un otrs bloks būs starp ceļiem. Zem galvas un zem plecu augšpusēm ir spilvens, tā lai tavas ribas ir aizvērtas ciet un tu pastiep plaukstus uz augšu, lai mugura un šie sānu muskuļi ir aktīvi. Ja, tad šobrīd šajā vingrinājumā uzmanība atkal ir uz pēdu iekšējām malām, uz īkšķi un uz papēdi iekšpusē. Ja? Un to aktivizējot un iespēžot sienā, iespējams tu sajūti hamstringus, vairāk arī viduspusītē, ja? Iekšējos hamstringus. Un šādi pēdas aktivizējot, tu viņas nedaudz velc uz leju gar sienu. Vienlaicīgi spiežot kopā ar ceļiem bloku un nedaudz ievalkot asti iekšā. Elpošana tieši tāda pati kā iepriekšējā vingrinājumā. Te vēl nāk klāt šīs pēdas, un mēs iesaistām hamstringus. Ja, tad fokus uz pēžu iekšējām malām, pēdu iekšējām malām, uz īkšķi un izelpo. Aiziet ieelpojumu plecos. Izelpā balons. Astis kausi iekšā, ar ceļiem saspiežam bloku un aktivizējam pēdu iekšpuses. Un īkšķis pēda paliek pie sienas. Ja, un viegli kopā spiežam, ja, iekšā šīs pēda iekšējās malas. Aiziet ieelpā un izelpā. Tieši tāpat tavu garākā izelpa, kā to var izdarīt, bet nesaspringta, bet pavisam gara. Ieelpo un izelpo. Vēl viena ieelpa un izelpā. Ieelpo un izelpā. Atbrīvojies un nāc ārā no pozas. Ja, tad mūsu mērķis šajā te vingrinājumā ir ieslēgt hamstringus. Ja, un visnotaļ varētu būt, kad kreisā puse ir mazliet slinkāka, labā ir aktīvāka, varbūt arī to tu sajūti. Un izdari vēl vienu reizi. Tātad atgādināšu, akcents ir uz pēdas iekšējo malu, papēdi iekšpusē un uz īkšķi, kur tu arī tur pie sienas. Un viegli spied iekšā sienā. Vienlaicīgi mazliet velkot uz leju. Ja? Daram. Sakārtojam attālumu starp pēdām. Otrs bloks ir starp ceļiem. Elpošanas palīgi muskuļi ir izslēgti ārā, jo spilvens ir zem galvas, rokas ir izstieptas. Tu ieelpo plecos, vairāk mugurējā daļā, caur degunu un izelpā aktivizē pēdas iekšpusi, papēžu iekšpusi un spied kopā bloku ar ceļiem un astes kaulu virzi iekšā. Sajūti kārtīgi hamstringus izdari savu maksimālo iespējamo. Ja? Tad ieelpo atkal muguras augšpusē un izelpo aktīvi. Svarīgi, ka tu izelpo pietiekami pareizi, jo gaisam ir jāvirzās no tevis ārā. Ja, tad nevis tu paliec un pūt gaisu iekšā, bet gaiss nāk ārā un ir labi lūpas sataisīt tādā tā kā trubiņā. Vēlreiz ieelpo plecos un izelpojam. Jā, mani hamstringi jau sakritīgi dod zināt, ieelpo un izelpo. Ieelpo un gāri izelpo. Arī elpu pabeidz un izdara pauzi. Trešā lieta, ko mēs šeit izdarīsim, mēs izmantosim vēl papildus bumbiņu.
Tad tu apgūsies uz muguras un ieliksi vienā pacelē šādu bumbiņu un bloks būs starp ceļiem. Kājas būs uz papēžiem un rokas tieši tāpatās augšā. Ieelpojam tieši tāpatās muguras augšpusē un izelpā astes kauliņu velc iekšā un to kāju, kurā ir bumbiņa, tu viegli spied iekšā blokā un arī spied kopā bumbiņu, vienlaicīgi papēžu stumjot iekšā zemē. Ja tad viss tas, kas ir sakārtots, iekārtots, ir jāaktivizē bumbiņa, papēži un bloks un astes kauls. Izelpā, vēlreiz ieelpojam plecos un izelpā. Astes kauls kārtīgi iekšā, papēdz grīdā un spiežam kreiso kāju iekšā labajā kājā. Labā kāja vienkārši ir uz papēžu un papēciet grīdā. Vēlreiz ieelpa pleci un izelpā. Neaizmirst par astes kaulu, kas ir svarīgi. Ieelpa pleci un izelpa. Vēlreiz ieelpo plecos un izelpo. Ieelpo un pabeidz. Un mana kāja diezgan jau sagura, tā ka es pat vairāk nevarētu izdarīt. Iztais no kājas pret sienu mierīgi un atpūties. Var arī šādi mazliet atbrīvot. Un darīsim uz otru pusi. Un es tev parādīšu šoreiz tikai vienu reizi, vienu atkārtojumu skaitu, pēc tam izdarīsi pārējo. Tieši tāpat tās lieku otrā pacelē iekšā bumbiņu, papēži man ir grīdā un bloks starp ceļiem. Atceramies par astes kaulu un rokas izstiepts uz priekšu. Ieelpo plecu augšējā daļā caur degunu, paplašinies un izelpā papēži zemē. Labais celis spiežās iekšā blokā un vienlaicīgi astes kauls tiek vilkts iekšā. Ieelpo un izelpo lēni un gari. Ieelpo. Caur degunu izelpo caur muti. Vēl 2 reizes. Ieelpo caur degunu. Un izelpā astes kauls, celis, papēži. Ieelpa plaši. Un izelpa lēni gari. Ieelpo un pabeidz. Un atbrīvojies. Ja tad nevajag vairāk pa 5, 6, 7, 8 reizēm darīt. Ja tad 5 tās būtu arī gana jau daudz, ja, tad var vēl līdz 8, bet 10 jau būs pa daudz. Te ir jāuzstājas pauzīte un tad tu vari atkārtot. Un neaizmirsti arī pastiepties un relaksēties pēc vingrošanas, kas ir būtiski. Nu ko? Lai noder!